vien baigajā gadā, no 40. līdz 41. gadam, kad tika apcietināti, deportēti un izsūtīti nepilni 5000, jeb 4665 virsnieki, instruktori un karēvi. Un tālākās represijas, liekdami mums sevi aizstāvēt Latvijas valstī, būt pilnvērtīgai, parāda zagļa dabu, atrast mūsu vājākās vietas un tās izmantot. Mēs to nedrīkstam pieļaut, un šodien, esot ar Latvijas aizsargu organizāciju, mēs stāvam stipri iepratīm tiem jaunajiem nekonvencionālā kara paņēmieniem. Šodien mums tāds īpašs noskaņojums, es domāju, daudziem ir, jo mēs redzam tādu, nepārāk, man liekas, mūsu pasākumos bieži redzētu ainu, kad ir goda sardze pie pieminekļa, un ir vīri, kas ne tikai mūsu kapelāns, bet arī vēl kādi formās, arī mūsu brašie dziedātāji, protams, bet ir tādi jau drusku gados jaunāki un tādi stiprāki un enerģiskāki. Un tātad Latvijas aizsarga organizācija un Gatis Ulmans, varbūt jūs varat, Gati, kādus vārdus teikt uzrunājumu, pateikt, kāpēc esat šeit tik lieliskā veidā arī godināt šo pasākumu. Jā, paldies. Dāmas un kungi, tautieši, šodien mēs redzam tādu pat nedaudz svaigāku parādību, ka Latvijas aizsarga organizāciju parādas formās šai brīdī pārstāv tikai 2 cilvēki, atšķirībā no agrākiem laikiem. Un tie ir 2 seniori, tas ir mūsu senioru ģenerālis Hipolits Sventeckis, kurš ir kopā ar militāristu veterānu koru Tēviju, un mūsu pulkvedis seniors Jānis Melnis, kurš sēž publikā šobrīd. Un visi citi, neskatoties to, ka varbūt pat augstāk stāvoši Latvijas aizsarga organizācijas pārstāvji ir lauku vai tā saucamajās, ne kaujas, bet tādās praktiskajās formās. Ja? Un es būdams tā kā priekšnieks, tad pat laikā no sirds vēlējos būt kopā ar savu biedru pie pieminekļa godasardzē. Un tas ir patiešām tāds, patiešām pilnas labsajūtas brīdis priekš manis personīgi, un es ceru arī organizācijai mūsu